Man melns kaķis pārskrēja vienkārši šitā te. Un es dzirdu bunkšķi, un es domāju, bļāviens, ko man tagad darīt? Es viņu nobraucu laikam. Un beigās izrādās, nē, viņš vienkārši aizdesoja kaut kur prom. Labi, ka tā. Jo es tā raudāju, es domāju, es nepārdzīvošu, es būšu nogalinājis dzīvnieku. Bet viss safe, esmu labs cilvēks. Viena dzīvība mazāk kaķīti. Viņam jau Veikalu redakcijas Labākais apdesmojums Eiropā. Cenas ir tik zemas. Klienti ir sajūsmā. Veikalu redakcijas Labākais apdesmojums Eiropā. Cenas ir tik zemas. Klienti ir sajūsmā. Mēs braucam uz Ulubeli. Jā, jo šodien ir internacionālā labo darbu Jā, diena. un mūsu piegādātājs AENO mums piešķīra 300 eiro Ko mēs varam notralināt uz uz kaķīšu, sunīšu paiku. varībām. Jā. Uz smiltīm jau arī. Uz smiltīm arī? Un tu esi bijis tur vispār iepriekš? Ulubelē nē, es biju citā, es neatceros, kur mēs bijām ar Lienu toreiz. Tur es ņuņāju vienkārši non-stopā. Kur dabūji man to smaržu piekariņu? Šito? Jā. Pagājuši bija kaut kādā pasākumā. Kādā pliko dibena pasākumā? Vispār viņu uzdāvināja. Man tā kā opis vienmēr te lika smažiņu ap likām pupiem sievietes. Man nav pupa liela, tad dibens man ir, un tāpēc man uzdāvināja dibeni. Kas rezonē attiecīgi. Jā, tagad man nav arī neviena ne otra. Mēs uz viršiem braucam? Man virši uzticamāk liekas. Man ļoti nepatīk, kad man sēž cilvēki, un ka man ir jāstūrē, jo tad es nevaru koncentrēties. Man vienkārši patīk vienai braukt. Šitas ir tāds izņēmums. Šitas ir visu kaķīšu labā un sunīšu. Un tāpēc es šo esmu gatava paciest. Sanāk, ka Monta ģimeni brauc, pieņemsim, katrs savā mašīnā, ja? Es esmu ar māmu, ka ak, Dievs, tas ir. Es māku ieslēgt klopes uz ausīm, kad jo viņi visu laiku runā. Viņi non-stopā runā. Vienkārši, es runāju daudz, bet viņi runā, Matevs zina. Viņi runā ļoti daudz. Un viņi nesaprot, ka viņai pasaka, lai viņi netraucē. Tikai eiro 98. Pēc nedēļas es dzirdēju ziņās, ka būs šo 2,50. Nemāku tā uzspiest, kā jūs. Mūžu dzīvo mums mācies. Es esmu par cik gadiem vecāks par tevi? Kādiem? 2? Cik tev ir? Mūs 35. 2, jā. Bet cik mēs lejam? Pilnu? Kāda jēga braukt? Tu jau iztērē. Tāpat tās ceļā. Tas nav problēma. Bet tā ir jādara. Nefilmē, tu man kājas uzdirsuši. Tātad mēs viršos uzpildījāmies, šautauts viršiem, ja? Šautauts Intram Busulim. Turpina darīt. Viņi arī varētu ar mums sadarboties, ne? Bet vispār tagad, kad tu tā saki, pa mašīnu labāk iet, man liekas, ka viņi, kas spiež, viņi iet ātrāk nekā pirms tam. Tieši tā. Tā būtu jābūt. Tā mēdz gadīties tad, kad mašīna tiek salabota. Matevs, es nekomentēšu, ja? Nepiemini dzīvē. Kāpēc tu negribēji braukt ar savējā? Kāpēc? Es izstāstīšu. Man mašīnā ir 2 bērnu krēsliņi, piemētāts viss ar mazām rasēnu paciņām, suliņu paciņām. Čakāši negribētu pa vidu sēdēt. Nu, arī varbūt. Nodarbosimies ar labdarību. Palīdzēt vismaz kaut cik. Mums ir mūsu AENO piegādātājs mums ir iedevis 300 eiro dāvankartes. Tas ir daudz īstenībā. 300 eiro vienkārši nopietni jau skatījos tajā Ulubeles mājaslapā nepieciešamo lietu saraksts. Jā, tev ir? Jā, un tur viņi vienkārši ir atzīmējuši, kas viņiem nodara un kas nē. Nu, tad aiziet, kur te ir sausās barības, kaltējumi, kārumi, cementējošās smiltis, suņu pāvadas, saimniecības preces, mitrumu uzsūtoši. Viņiem viss ir pierakstīts mājaslapā, ko vest. Tur var arī naudu pārskaitīt, ja ir vēlēšanās. Es gribat jums izstāstīšu stāstu? Nu, izstāst. Bet es nezinu, vai to vajag likt. Nu, tā kā tur apdzīvot vietu, cik tur atļautais, un es braucu uz atļautām, man liekas, tur bija lēnāk. Man melns kaķis pārskrēja vienkārši šitā te. Un es dzirdu bunkšķi, un es domāju, bļāviens, ko man tagad darīt? Es viņu nobraucu laikam. Beigās izrādās, nē, viņš vienkārši aizdesoja kaut kur prom. Labi, ka tā. Jo es tā raudāju, es domāju, es nepārdzīvošu, es būšu nogalinājis dzīvnieku. Bet viss safe, esmu labs cilvēks. Viena dzīvība mazāk kaķīti. Viņam jau Atbraucām uz Ulubeli, jo mūsu piegādātāji AENO uzsauc 300 eiro, 150. Un nopirksim droši vien to, ko sunīšiem vairāk vajag. Paēst. Smilts kaķīšiem. Kaķīšiem smilts. Viņš traucēties. Mūs ir ovācijām. Viņa ar to čipiņu, viņu tur tiek iekšā? Jā. Čipiņu. Čipiņu droši vien uztraucies. Viņi iekšā dzīvoja. Nu, viņi tā kā uz zelta laiku. Ak, tu zvaigzne. Mīlīgi, čība izstās mīlīgi. Tā, self-release. Ja aizķerās, karājās, lai viņš jūtu. Labi, pasties.
Jo kaķiem patīk staigāt šur. Pastāst vēl man par saviem, jā. Jo mans kaķis ir ļoti gudrs. Īstenībā viņi man priekšā pasaka visu. Viņi man komandē visu laiku. Mums ir tāds kaķu dārzs, tur vēlāk parādīšu, kur iet dzīvo tie kaķīši, kas nosēž, teiksim, kaķu istabiņās, kur mēs tagad iesim gadu, divus. Viņi ir dzīvojuši iespējams uz ielas, pirms tam viņi ir nenormāli nesociāli. Nu, viņiem nav tas procents, ka viņi aizies uz mājām un varēs dzīvot normālā ģimenē. Ir nenormāli mazs, tāpēc mēs viņiem dodam brīvību un viņi ir dzīvot uz kaķu dārzu. Tur ir 6 siltas istabiņas ar radiatoriem, visu 100 mājiņas ārā, kur nolīst, bet tur ir kopēja kundze. Viņa vakar bēdīga, es neprasu, kāpēc viņa bēdīga. Es saku, 2 gadus barojusi lielu peli vai žurku kaut kur apakšā. Ziemā nesusi, likusi ēst. Un viņa saka, vakar no rīta atdās, nesaprotu, kāpēc kaķi priecīgi skrien pie viņas. Un rāda, nāc šurp, vedina. Viņa nāc. Viņa noķēruši to taņas mīļo žurku vai peli. Un priecīgi rāda, reku, tu 2 gadus nevarēji pati nomedīt. Kur ir? Tas ir tā kā putnis, ka viņa nes. Kas tu viņu apvārdoji? Pasties. Man kaķi nāk parasti, es pie savu draugu aizēju. Man ir 2 suņi pašam, bet kaķi, es pie savu draugu aizēju, man viņi sēž. Man ir vairākas gadus, ka nevar pieskarties. Kaķu teritorijas šī sākās. Manta šeit jutīsies kā mājās. Te ir vairāk. Vesel 3 melnīši. Viss, tā, viss, jā, skrien. Panāt mančika apakaļ. Nē, nekas ir kārtībā. Viņa arī krisnāk tīrīt, viņa skrien. Viņam kāds pāri varbūt Nē, viņa ir dzimusi ielas kaķenīti, kā kaķēns te nonākusi, un viņa ir pilnīgi nesociāli. Mēs esam mēģinājuši viņu no mazotnes socializēt, bet nē. Viņi arī tik ļoti bailīgi? Jā, visi viņi ir tādi. Ja es pieešu klāt, viņi Viņš mums ļoti daudzi šeit ir ar hroniskām Šis slimībām. ļoti skaists. Viņam 3 krāpes. Viņa ir skaista, jā, viņai Tā ir meitene? Jā, viņai ir imūnslimība. Tas nozīmē, ka viņai ir ļoti zema imunitāte, līdz ar to veidojas visādas veselības problēmas. Augšā tā mazā melnbaltā viņa jau pie mums ir ļoti, ļoti ilgi. Viņai ir miera mazspēja un atstiņas. Jā. Jā, tur jau tās medicīniskās problēmas. Visi, kur aiziet melis. Tāds izstāsts principā tās istabiņas no iekšpuses. Katrā Galvenais jau siltums. Bet ir silts. tad ir silts. Kāds laidīsies, kāds nelaidīs. Bet tev Matavs vajadzēja iet. Ej, tu esi tā drosmīgāk. Čau, viss. Viņš pie mums nonāca, man liekas, kā savainots no ielas, bet sāk čurāt asins. Viņš tika izvadāts pa sonogrāfijām, urīna asins analīzes. Un visi izrādījās, viņam ir smiltis urīnceļos. Tagad mēs baigi ārstējamies un ņemamies. Un blusu dermatīts mums nāca bonusā, vai ne? Nu, ko tev atveda, ko mums atveda? Būs jums ņem. Vai tur būs forši? Bet Nu, katram te ir stāsts. Kļopam ir hronisks rinīts, viņam ir mūžīgie puņķi. Nu, katrs te ir kaut kādu visi sašutuši šausmīgi. Kaut kādu Tas arī vainu, liels kočs, jā. tas arī runcis. Runčs. Man liekas, man te viss ir puiši īstenībā. Tagad man nav meiteņu. Viss ir džeki šī īstabā. Rīt krāpē. Tas ir labs, nē. Krāsnājs ir labs. Pēc sajūtām. Jā, manu kolēģis jau karantīnā iedod vai atnāk, vai man atnāk vārds Miķels ir, tāpēc, ka man pirmais kaķis bērnībām ir Miķels, un tāpēc viņš ir ļoti līdzīgs. Kļopa jau atnāca ar savu vārdu. Viņam saimnieks palika bez dzīves vietas, tāpēc viņš nonāca pie mums. Pēcim, viņu sauc par Resnes, viņš atsaucās uz Resnes, labāk ordinā. Viņš ir pēcim arī saimnieks nomira. Notiek. Kļopa labs, viņu var glaudīt droši, viņš nav nekodījis, neskrāpēs. Viņš jau tāds paplucies palīgi, bet, dzīvot. Prognozes viņam deva sākumā ļoti sliktas, bet viņš tāds skaitas, bet, mēs te turamies, dzīvojam. Kenzo! Viņš ir kretīns pēdējais. Viņš ir tāds, ka viņam ir visu laiku tāds kaprīzes garstāvoklis. Viņam neiedod laikā ēst, viņš... Man bija tāds, te Omei bija ļoti līdzīgs kaķis, bet šitā man liekas klasika tāds melns ar baltām ķepiņām. Jā, Forši
pakāpieni viņiem. Vairāk uz tādu smago pusīti. Nē, pieklājīgi ar noslēdzas korpulētas. Korpulentā, jā. Ukrainā ir Omniva. Viņa atbrauca no Lietuvas Omnivas busiņām. Okay. Skaidrs. Un mums ir izsaukums uz Omnivas bāzi kaut kur tur Mārupē, ka lūdzu atbrauciet, paņemiet kaķi. Viņš ir atbraucis no Lietuvas. Labi, ka Viņš vispār taču nesaprot latviešu valodu. Labi, kā saprotu. Mums šeit īstabiņā dzīvoja viens runcis, Stīpens runcis, kam bija 3 sievas. Neliels harēms. Viņam 3 kaķences starp riņķī. No Viņam bija enerģija. Nu, es teiktu, jebkura vīrieša sapnis 3 sievas. Tas bija tik amizanti, un kaut kur vēl bildi. Es savu plusu un mīnusu. Nē, bet tur jau tas Viņš tā kā bonus Hitlers izskatās. Nē, tas ir pienūsis. Pienūsis. Un tā. Tas ir tāds tūklis. Ģeda. Meitene galvenais. Vai, ka tas ir spilvens. Tas nav spilvens. Nē, tur tā melnbaltā nāk. Tas pilvens. Nē, bet reāli, es Par to nesapratu. tu vari iekāpt samīt. Cik draudz. Jā, nu zin kā jau. Viņa ir Melns ar baltām ārkārtīgi mīļa. ķepiņām. Viņa arī saimnieks ir miris. Jā. Viņa tā kā pilnībā neredz. Jā, viņa pilnībā neredz. Viņa uz ožu tīri orientējās. Viņam jau oža ir laba. Pie ūsām tiek klāt un te jau jūtas, kur pusi. Nu, viņa jā, viņa tāda. Mīļi tie dzīvnieci. Mīļa. Melna ar baltu, ruda ar Bet baltu. viņai ir 13 gadi. Jā. 13 gadi aplis kaķīt, tas nozīmē, ka tas adopcijas iespējas būs baigi. Nu, bēdīgi. Un šis tad ir tas mūsu kaķu dārs. Šitā var iet par īņķi, nu kaķi, jā. Ir 6 tādas pašas kā man telpas ar terasītēm, viss ar siltiem iekšā radiatoru. Un visur ārā ir kaķu mājas, kurās tur viņi var līst. Teorētiski viss tas ir iežogots, bet tur ir ļoti daudz tādas žipčik, kas pārāpjās. Un nāk, es dzīvošu ārā, man ir brīvību. Viņi jau tādu sajūtu ir Viņam dzīvojuši. māk lekt, viņam jau. Tur ir kaut vakariņām ir atpakaļ. Jā, nu tad vienkārši šitien vajag uzkāpt un tad tālāk vēl uz priekšu. Viņš tā kā pag. Nu, tagad mums sapnieki taisīgi teica, šitas te neviens kaķis netika. Jā, Tie celtnieki vienkārši nebija redzējuši pietiekami daudz kaķus. Kaķi jau gudri, viņi ātri iemācās. Man vienkārši baigi žēl, ka reāli daudz un šitā jau ir tikai viena vieta. Tad vienkārši iedomājamies, tas apjoms ar tiem dzīvniekiem. Daudziem nav tās mājas un skumji tas, ka lielākajai daļai droši vien arī nekad neatradīsies. Tas ir tas skumjākais. Protams, lielai daļai, tā kā teica, nomirst kaut kāds saimnieks vai kaut kas tur nesanāk, bet es pieļauju, ka liela daļa arī tomēr ir tāda neapdomīga izvēle un dzīvniekiem, ka tad nemaz nevar parūpēties. Zini, ka tev ir tā smalkā robeža, ka tev raustās jau nervi, ka tev gribās raudāt, bet tu turienes. Mums tagad ir pārpa 300 dzīvniekiem, bet bija viens moments, kad mums bija pārpa 500. Wow. Tas bija trāki. Mums bija visi voljēri, pilnīgi Nu, pilni. jā, tā, tur ka, darbs ir vienkārši 24/7 vienkārši notiek. Gribas aicināt, ir jāiziet kaut kādi jā, kursi. ir brīvprātīgo apmācības, jo, tu nevari atbraukt patvērsmi, vienkārši iedomāties, ka tu dabūsi suni un ies ar viņu staigāt, jo tie patvērsmes suņi katrs ar savu stāstu, tur nav viss tik vienkārši. Tev ir jāzina, kā šeit uzvesties, pa kuru pusi iet, kā uzvesties, ja tev iet cits suns garām un tā tālāk. Un tad ir jānoklausās brīvprātīgo apmācības, jāsaņem brīvprātīgo apliecību un tad var droši braukt. Bet tas notiek šeit? Tas notiek šeit uz vietas, jā. Un visa informācija, kad tas notiek, ir pieejama Ulubels mājaslapā un, man liekas, arī Un ja sociālos. veiksmīgi, tad tas procesa ilgums. 2-3 stundas. Cik? 2-3 stundas. Jā, un tu jau viss jau pirmo reizi jūs jau staigājat pēc tām apmācībām, jau jūs... Šitāds pats bija man bērnībā vienai draudzenei mājās, bet viņš bija pie ķēdes gan turēja. Un līdz durvīm bija apmēram tā ķēdes tiepās, tā kā gandrīz līdz šām durvīm parasti pārbies. Viņš gāja gar vienu, jo suns bija, tāpēc, ka pie ķēdes, tāpēc arī agresīvs droši, bet man bija bail vienmēr. Es tā arī nekad nepaglaudīju. Nekad. Man bija reāli bail. Man arī brālēns paņēma suni, kuram bija darīts pāri, un viņš bija spīdzināts, un viss kaut kas. Viņš tāds arī, kad neprognozējams, bet viņš kaut kā sadraudzējās. Ja jau cik viņam ilgi jau ir rīcīgi. Beigās izrādās normāls suns. Vispār nekāda vaina nav. Tās tā kā lāča izmērā. Pirmoreiz atbrauc, bet tā, ja iepazīst, tad šādā var labi tā ieķerties, tā rītīgi izbužināt.
Baigais bobis. Nu, tur vajag privātu māju Tur ir noteikti. kāds lācis. Man ir kaķim čips, un ja man viņa, piemēram, pati aizbēg, nu, tur pa logu izkāp vai vienalga. Un viņa tā kā, kad viņu atrod, tad viņa tā kā var atrast mani. Jums ir pierakstēts viņš tajā? Jā, man ir tā pase viņai. Nē, pasa nē, bet vai jums lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēts čips? Man rādījās, ka man ir dzīvnieks. Kaut kādā Mana sistēmā. Latvija, ne? Jā, tad viņš ir reģistrēts. Nu, ir tā, ka, teiksim, čipu var noskanēt patvērsme, dzīvnieku ķērājs, jebkura veterinārā klīnika, ļoti daudzām pašvaldības un valsts policistiem arī ir skeneri. Noskanē čipu, ievada čipa numuru datubāzē un parādās jūs. Adrese, telefona numurs un tā. Bet, ja kaut kas tāds notiek, tad jums ir jāiet ar manu Latviju, jāatzīmē pie tā kaķīša, pirms viņš ir pazudis. Vienkārši es viņai negribēju no sākuma taisīt, bet es viņu laidu tad ārā, tad nē. Un tad tagad viņai ir tāpat. Vajag ticēt man, tas ir... Bet tā Pirmkārt, realitāte tagad ar tā likumu čipēšana. arī kaķiem ir Arī jābūt mājas čipētiem, kur iet ārā. Viņam ir jābūt mikročipētam un Jo viņa reģistrētam. man tā kā kurā vietā viņa atrodas, ja viņa ir dzīvoklī, tad viņa neiet ārā. Ja viņa ir mājās, tad viņa saprot, ka viņa ir mājās un viņai gribās iet ārā. Nu, viņa tā kā pierod pie tām vietām. Kur ir pirms smieklīgi, ja? Kaķu, vai ne? Sunīši. Atbrauc uz vietas, viss ir. Jā. Nav jāiespējas, ka kaut kas aizmirsīsies. Vajag aktuāls visiem vecīšiem glikofleks. Jā, Tas ir locītavām. Locītavām, jā. Mēs dodam visiem Nu, es neesmu vecīts, bet mājās ir viens, kuram ir uzturēts. Mums jau pašiem ar nekait. Saucam viņas naturālajie konservi. Šie ir super cenu mums ir iedevuši tas izplatītājs. Tur ir tuncītis, īsts tuncis. Viņš smaržo, tā kā varētu maisi, ne? Tādā šķidrumiņā zupītē. Viņš salātiņu. Tādā šķidrumiņā. Nē, es domāju tev. Nu, es ēdu tunču salātu. Šis ir baigi forši tādiem, kas nēd, kuriem vajag tādu smaržīgāku. Nē, viņai arī parasto, viņai dārgo tunci dod, viņa nēd, vienkārši viņas dzīves nēd. Ir kaķi, kas nav zīvinieki. Tā kā izstāst. Ja jūs braucat uz Ulupeli, jums nav jābrauc Citur. Jūs varat tepatās viņu veikaliņā iegādāties kaķīšiem pārtiku, vai arī sunīšiem, iedot vai- naudiņu viņiem, lai viņi var Jā, nav tā, ka, zin, ka ja braucam uz Ulubeli, kaut kur jāiebrauc. Nē, vienkārši atbrauc uz Ulubeli, pat taisno, un viņiem ir veikaliņš ar pārtiku, ir sunīšiem, kaķīšiem, visu, ko vajag, un viņi priecājās tieši ka uz vietas arī visu šo, jo viņi zina, kas viņiem labāk garšo, kuram kaķītim, kas kuram ir vajadzīgs, tā ka ideālā gadījumā te uz vietas visu var nopirkt un izdarīt. Kas ir maķītis kaķu pasaulē? Gurmē un Fēliks. Tas ir maķītis, jā. Jā. Un Nu, šitas ir- varbūt viens ir Hesburgers, otrs Un maķītis. šitas ir jau Mišelins. Jā, tas Šis jau ir Mišelins, Mišelins, jā. Tas ir labdarības šķūnis. Visu, ko atved, te viņi arī uzrakstījuši, ir, kas tur notiek un kur nepieciešamas lietu saraksts. Svarīgi droši vien ir paskatīties, kas tiešām ir nepieciešams, jo citreiz cilvēki atved to, kas ir palicis pāri, nu tad jāskatās, vai to, kas paliek pāri, šitien cilvēki ir novērtēs. Nu, droši vien jau, ka novērtēs tāpat, bet, nu, ideālā gadījumā tiešām paskatīties, kas ir nepieciešams, un tad jau viss būs stīgā. Nu, zin kā, no vienas puses, protams, nu, ļoti forši, bet, nu, reizē arī skumji, ka tā. Būtu forši, ja man te nebūtu vieta. Jā, ja tev man pateiktu, te ka- nebūtu, jā, ja pateiktu, tavu ka- pakalpojumu jā. vairs nav vajadzīgi, Tā. jo mums vienkārši vairs nav dzīvnieku. Tā, Tas bet, būtu forši. varbūt nāca retāk, zin kā, bet nu, tādi vārdi šeit neizskan droši vien nekādi. Jo tā bezatbildība joprojām ir tik milzīga. Un tie dzīvnieki, kuri paliek uz ielas šāda vai tāda iemesla dēļ, ir Nu, man liekas, daudz. diezgan daudz cilvēku vienkārši nesaprot, cik liela atbildība. Nu, tas būtu forši. Jā. Tas būtu forši. Jo tu tā kā gribi paņemt, tu domā, ka būs baigi forši viss, bet tev beigās ir jāiegūt Gribu darbs. husky, jo smuki izskatās, un tu dzīvo dzīvokli, un tad tev Jā, liekas, nu, kāpēc viņš visu laiku drīz bļauj, jā, tev kāpēc viņš visu tā, laiku jā, kliedz, tā. un viņam vienkārši skumji, ka Un tas ir viņi tik to garlaicīgs. husky sačakarē, Jā, un tad tas husky nonāk patversmē, un mēs jau viņu arī nevaram atdot, jo viņam ir uzvedības problēmas. viņš jau ir vienreiz Mums ir salāts. jācer, ka atnāks tas cilvēks, kas viņu vedīs pie kinologa, pie laba kinologa, strādās ar viņu, cīnīsies tām problēmām un izcīnīs viņas, bet to darīt nav gatavs katrs. Nav daudz Tur tāds Baigais darbs. baigais darbs, baigā apņēmība, laiks, finanses, viss kopā. Tā. Man liekas, ir tas teiciens tam mazajam princim, ka mums jāatbild par to, ko mēs par tiem, kurus tu esi pieradinājis. Man ir mīļākā grāmata. To patiesību, jā, tā ir baigā patiesība. Es pat tad, kad braucu ar kaķi sterilizēt, es raudāju. Man liekas, ka viņu sāpina. Vai jūs viņu sāpinājāt kādā brīdī? Bet viņai tā labāk vienkārši. Tas nav vajadzīgs. Viņai ir meklēšanās regulāri. No tās Jā. meklēšanās veidojās audzēji, jo hormoni trako. Nu, viņa nedabūna to, ko viņa meklē. Jā, viņai sākās viss tad problēmas. sākās un beidzās tas ar dakteri rādījus, ko Viņam jau atrod arī tā piena nesterilizētiem. dziedzer un viss tas. Tas ir mazākais. Un suņiem jau tas pats Jā. ir.
Nedrīkst, ja tu nedomā viņu vairot, tev vienkārši ir Daudz problēmas. jādara viss. Tā ir. Tā, bet dzīvnieks vajag adoptēt, nevis tā vērot. Dzīvnieks vajag ņemt no patversmēm, no biedrībām, nevis skatīties SSA. Šķirnes, bišķi lētāk, pa lēto, ieķeršu. Tad īstenībā, man liekas, tieši ar šķirnes ir grūtāk nekā ar parastiem. Tā grūti teikt. Nē, tas ir ļoti individuāli. Bet nav tā, ka tie šķirnes, viņi biežāk slimo, gan kaķi, gan suņi. Tās runā cilvēki, iespējams. Vienkārši ir visdrīzāk iespējams, ka vairāk ir iespējams kaut kādām noteiktām kaitēm vai lietām, tā kā vācu aizsuņiem uz locītavām un vēl uz kaut ko tādu, bet tā jau krancīši vienkārši... Bet man bija vācu aita un vilku sajaukums, viņam tāpatās bija problēmas tā kā vācu aitas un... Jā, tur jau defaultā. Aicinātu cilvēkus, kuriem tiešām rūp dzīvnieki, sunīši, kaķīši, vārnas. Palīdzēt. Viņiem te šobrīd akūtākā problēma ir tas, ka nestrādā kanalizācija. Jā, varētu būt kāds uzņēmums. Ja kādam ir laba sirds un ka tiešām var atbraukt, varbūt kaut kā, nav jau pa brīvu, varbūt kaut ko sarunāt vienkārši par labāku to cenu vai kā. Jā, labāk tām vienkārši kaut kā palīdzēt cilvēki te sitās, kā var. Strādā, tur teica, ir viena sieviete strādā no 7 rītā līdz 7 vakarā, teica, ka viņai tas ir sirds darbs. Tas ir vienkārši kā baigi tāds skumjš hobijs. Šitas jau arī nekad nebeigsies. Šitas jau ir lielākā daļa dzīvnieku te ir uz palikšanu. Tu domā, ka tas ir skumjš hobijs? Es domāju, ka tu kaut kā savu mīlestību var dot dzīvnieciņiem. Tas jau daudz. Nē, tas ir reizē. Tas ir skumji un priecīgi. Diskusē. Nē, normāli. Tā kā visiem, kam ir iespējas palīdzēt, tagad, respektīvi, svarīgi būtu tā kanalizācija. Ja ne kanalizācija, tad droši atbraukt barība un viss pārējais. Te uz vietas ir veikals, var visu nopirkt. Barības kaķīšiem, suņīšiem, jo viņi vislabāk zina, kas viņiem garšo, ko viņi dara. Un var izvest pastaigā, iziet kursus, lai var ar visiem pilnīgi suņiem staigāt. Tā kā daudz dzīvnieki. Ļoti daudz. Tas, ka atnākot šeit, vienkārši saprotu, ka diezgan liela bezatbildība no cilvēkiem. Protams, dažiem saimnieki nomirst vai vēl kaut kāds cits skaits, bet liela daļa šeit ir cilvēku neziņa un nemācēšana rūpēties par to dzīvnieku. Mēs mudinātu cilvēkus, pirms jūs gribat ņemt dzīvniekus, varbūt pamācīties par to dzīvnieku vairāk, lai saprastu, vai jūs varat viņu paņemt. Vismaz uzraksti YouTube to šķirni, ko tu esi izdomājis, ka tu gribi, vai tu tiešām vari husky ielikt mazā dzīvnieku. Jā, vai tu tiešām mazā vienstab dzīvnieku husky gribi turēt. Vajag drusku padomāt vienkārši. Tā kā lielas suņas vispār dzīvoklī ņemt, tas ir neprāts. Tu viņu moki. Jā, bet te ir ļoti daudz mīļu kaķīšu, mēs šodien zinām, arī mīļu suņi, tā ka visiem, kam ir iespējas, lūdzu brauciet un adoptējiet, un viss būs superīgi. Tas ir tā kā mēs vienmēr sakām, pērciet. Brauciet. Veikalu redakcijas labākais apdesmojums Eiropā. cenas ir tik zemas. Klienti ir sajūsmā. Veikalu redakcijas Labākais apdesmojums Eiropā. cenas ir tik zemas. Klienti ir sajūsmā. Eju pa ielu un redzu veikalu, kas piesista mani un atvelk paveras durvis un ieju es, kur naktis ir gaišas kā dienas un prasa man pārdevējs. Kas šodien ir nepieciešams? Es saku, ka lampiņu vēlos es. Kas istabu naktī man apgaismos? Šeit ir viss, kas ir nepieciešams man un visiem pārējiem. Iegādāties lampas ir vērts.